Eiropas ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu programma Aktīvo iedzīvotāju fonds bija pirmā un lielākā pilsoniskās sabiedrības atbalsta programma Latvijā, kuru administrēja pats pilsoniskās sabiedrības sektors, jeb 6 organizāciju apvienība. Noslēdzot programmas īstenošanu, salidojumā tikās vairāk nekā 150 aktīvo iedzīvotāju fonda projektu īstenotāju un partneru no Islandes un Norvēģijas. Tā bija vieta un laiks, kad atskatīties uz paveikto, stiprinot demokrātijas kultūru, cilvēktiesības un pilsoniskās sabiedrības organizāciju kapacitāti. Un izdarīts ir patiešām daudz. Patiesību sakot, mēs AIF uztveram kā vienu ārkārtīgi lielu iespēju, ar kuru tu vari veikt izmaiņas, realizēt tādus ilgtermiņa mērķus. Apmācījām tiesnešus un izmainījām tiesu sistēmu labvēlīgāku cilvēkiem ar invaliditāti. Man liekas, ka mums izdevās padarīt Latvijas skolas mazliet demokrātiskākas, ka viņas saprata labāk, kā var uzlabot skolu, padarīt vēl iekļaujošāku, vēl līdzdalīgāku, gan jauniešu, gan skolotāju, gan arī dokumentu pusē, un tas ir galvenais ieguvums. Tā ir liela vērtība, kad ir jaunas zināšanas, ir jaunas iemaņas par diskriminācijas jautājumiem un zina arī, ko darīt gadījumos, ja kāds no organizācijas biedriem saskaras ar diskriminācijas gadījumiem. Viens no fonda nolūkiem bija iesaistīt un atbalstīt dažādas organizācijas visos Latvijas reģionos. Tāpēc AIF komanda īstenoja 99 mācības un sniedza vairāk nekā 1800 konsultāciju par projektu sagatavošanu, sasniedzot 423 lielas un mazas organizācijas no teju visiem Latvijas novadiem. Kaut kādā mērā tas mazliet izglāba organizāciju un ļāva organizācijai ievilkt jaunu elpu. Mēs šobrīd lepojamies to, ka mums tiešām pastāvīgi aug biedru skaits un mēs varam nodrošināt savu kapacitāti ilgtermiņā. Mēs lepojamies savu mērķu uzstādīšanas spēli, kuru mums šobrīd jau starptautiski ir aizgājis tautiņās. Manuprāt, mūsu lielākais lepnums ir mājaslapa. Mums ir kopienas dārzs, kurš joprojām eksistē. Mums ir piesaistījušies jauni aktīvisti un arī, man liekas, pilsētā ir tāda sajūta, ka ir iedzīvotāji, kas tur rokas pulsu par to, kas notiek un pieprasa pārmaiņas, un tas viss joprojām turpinās arī 2 gadus pēc projekta. Un mēs tiešām ar to lepojamies. 36 projektos Latvijas organizācijas sadarbojās ar partneriem no programmas donoru valstīm Norvēģijas un Islandes, kas ļāva īstenot vērtīgu zināšanu apmaiņu un izveidot stipras draudzības. The best moment for us was when we met the people with feet on the ground, Agnes and CSR Latvia, who has been connecting the Baltics with our Nordic organization, Nordic Circular Hotspot, and we really want to initiate Baltic Circular Hotspot because we need to have strong collaboration in the new Nordics, as we call our region, because we see this collaboration will be very important in the future. Kopumā 5 gadu laikā AIF atbalstītajos projektos tika iesaistīti vairāk nekā 47,000 cilvēku un 134 organizācijas, kas turpmāk veidos vēl spēcīgāku pilsonisko sabiedrību un savos darbos un vērtībās ar jaunu jaudu un spēku iestāsies par demokrātiju un cilvēktiesībām.